Vaļā. No. Šis jaunais salta produkts jums aizliedz. Un tagad viņam jāizšķaid ūdenī. Šis ir vienīgais salti, ja? Šie jaunie salti viņas izšķaid ūdenī un uzņemt šo. Tagad ir visādi jādara, lai dabūtu savus. Nav tāds nikotīna dzēriens. Nē, kaut ko. Kā tā nav? Vajadzētu jau būt, ka tu... Ne, kafija, jā. Kafija pastāv. Jā. Bet, jā, īstenībā nikotīnu varētu dzērienā uztaisīt. Tev būtu tāds kokteils, kurā ir alkohols, nikotīns un kofīns kopā. Un Red Bull, jā. Un Red Bull vēl, jā. Un nedaudz fentanilu, protams. Šopsi. Jū. Nu, Es neteicu, ka viņi ir veselīgi. Viņi pat daudz garšīgi, lai būtu veselīgi. Jādzer daudz C vitamīnas, lai nesaslimt. Es nogāzos ar slimību Kas pagājušajā tad tev bija? Atkal sifilis iehitoja, jā? Iekikoja, jā, lēkam bija. Nē, es vienkārši vienu. Man īstenībā pirmo reizi tā bija, es vismaz neatceros, ka man kādreiz tā būtu bijis, ka tu esi, piemēram, sestdienā, man vispār nav nekāda sajūta, ka es saslimšu. Vispār pat nav tāda, nākotnē neliekas tāda vīzija. Parasti es zinu, ka tev Neliekas tāda vīzija. Ka tev nāk slimība virsū, jūt, varbūt saslimšu, varbūt nē. Tas kaut kāds 2 dienas uz robežas ir un tad beigās saslimst. Bija tā, ka viss kārtībā, pamostos un jau puņķi, kakls ciet ir. Bet es arī tajā dienā biju baigi saguris un tad aizgāju uz ķilku dzimšanas dienas svinībām. Jā. Un tur ārā daudz bija jāstāv ārā. Bija jāstāv. Jā. Un tad bija augsts vakars un nosala arī baigi slikti izgulējos. Domāju, ka Supernovas vakarā. Supernovas vakarā, jā. Neskatījos, diemžēl neredzēju episko finālu. Kāds tev tā kā, tev vismaz beidzot bija intriga, beidzot plēst krēslus mājās, tā kā no stresa. Es plēstu no stresa, kā jums tur iet ķilku dzimšanas dienā, es plēstu krēslus, domāju, kā jums iet? Bija piekalts pie TV ekrāna. Bet, bija intriga, jā, nevarēja līdz pēdējai sekundē zināt, kas uzvarēs. Tur bija vairākas versijas, tur, piemēram, nebūtu, piemēram, Beltempo ar savu lielisko dziesmu, tad Ludvigs uzvarētu, ja nebūtu Beltempo. Domā, ka Ludvigs... Nē, tad Ludvigs būtu viena vieta augstāk skatītāju balsojumā, vai žūrijas balsojumā, tad Ludvigs būtu uzvarējis. Tā matemātika dažādi. Nebūtu Krisno, uzvarētu citi zēni, piemēram. Tur viss skaidrs, tā viņi viens otru nogalināt. Viens otru viņi nogalināt un beigās tautmaids brauks. Lai veic. Vismaz, viņi laikam pirms tam esot jau bijuši kaut kad, es esmu dzirdējis tādus jau bijuši pazīstamas, jā. Ne, ka viņas tādas ļoti... domā, ka viņas ir ļoti krūtas jau pirms šī. Tad, ja viņas aizbrauks uz Eirovīziju tiksela finālā, tad viņas domās, ka viņas vēl krūtākas ir. Bet tas var būt labi. Varbūt mums vajag latviešiem domāt, ka mēs esam daudz krūtāki. Mums vajag krūtas vecenes. Mums vajag vispār pašiem, tagad, ka mēs esam daudz krūtāki nekā mums liekas. Mēs jau vienkārši sev stāstam, mēs jau neko nevaram. Mums vajag to veceņu PR un bišķi uzlabot Latvijas. Jo agrāk Latvijā bija tā kā vienkārši, kad britu turisti brauc pie mūsu meitenēm. Tagad vajag, ka mūsu meitenes brauc pie britu turistiem. Un pie visiem pāriem uz Eiropu. Aliments prasīt. Kā bija tā bēdīga slavenā filma par Latviju? Bye Bye Beauty. Jā, tu neskaties? Es esmu fragments redzējis. Kas tur vienkārši tā kā... Kaut kāds Zviedru kaut kāds producents nāca un filmēja kaut ko, tur vēl Ozols piedalījās, kurš pēc tam gribēja viņam pa mūti dot, un kas tur vēl nebija. Es kaut kā atceros, ka visā daudz, ja jauna filma par Latviju no Stokholmas filmēs, pēc tam visu tādu, baļā iebaldu. Viņi uz vecens izpis nofilmēja mums pa malkām. Nosauc. Viņš bija kā pick-up artists, vai viņš vienkārši gāja malkās? Es neatceros, es neredzēju tik daudz, ko viņš tur. Jā. Kāds jums vispār sajūtas par to, par dzīvi kā kopumā šobrīd? Pēdējo nedēļu notikumi ir likuši pārdomāt kaut kādas... Es noskatījos pēdējo liepnieku Jurģi Lidio, es nezinu, es vispār gribu dzīvot. To viņa podkāstu, ka viņš to... Viņš tagad 13 minūšu video, ka viņš pasaka, būs karš. Mēs visi drīz nomirsim, tāda līmenī viņš tur visu runāja. Būs bats šeit, elektrības nebūs gatavojoties, tas būs, šitas būs, ja šitā turpināsies. Viss dirstā. Visas pilsētas apbombardēs, jo, piemēram, Ukrainā tādā ziņā tev ir pilsētas un vietas tuvu frontes līnijai, un tad ir vietas tālu frontes līnijām. Latvija un Baltija ir tik maza, ka viss šeit būs tuvu frontes līnijai. Viss būs būs kuldīgā. Aiz vecā tilta, tas jau diezgan tālāk. Aiz vecā tilta jau varētu būt, ka viss ok, jā. Aiz Pārdaugavas un tālāk. Nē, bet kopumā jau vajadzētu būt tā, ka upes būtu liels čēršļi. Piemēram, ja mēs tā pieņemsim tādu teorētisko variantu, kad nāk tāda Krieva armija iekšā Latvijā. Tad
Daugava viņiem varētu būt šķērs. Lai gan viņi no Baltkrievijas puses tur var tā kā otrā pusē patās tikt. Bet, varbūt Venta viņiem varētu būt šķērslis. Bet būtu jāspridzina vecais Ventas tilts, iedomājies. Fuck. Bet vienkārši tāds. Es nespēju. Tev, lai aizsargātos, sēdi kuldīgāt, viņi tūlīt nāk jauno tiltu ir uzspridzināt pohuj. Tā kā Skronas tiltu uzspridzināt pohuj. Bet tev reāli tā kā tuvākais. Tur uz Lēkās arī tilts to. Viņi jau nezinātu, ka tāds ir vispār. Jā. Bet veco kuldīgas tiltu spridzināt būtu tāds, bļēģi, nē, varbūt nevajag. Kā mums toreiz to dienvidu tiltu uzbūvēt gāja, atceries? Jā, vēl tagad šitos pa jaunam būvēt, pīzduši to visu. Davai labāk nevajag šo visu. Jā, bet, kā jau es čatā rakstīju, vismaz interesanti ziņas paskatīties. Katru vakaru tu pasīties kādas preses konferences, kurās pasaka kaut kādas vaiprātīgas lietas, un tāds, labi, neiedomājos, ka šitādas lietas dzirdēšu no. Tas tā kā uz nāves gultas. Vispār inčīgi palasīt, ko ārsts saka, jā. Inčīgs diagnostika. Ko tik jaunu neuzzinu kādu. Šitāds vārds nebija dzirdējis. Jā, bet taču nebūs tik traki, kā tur runām, ne? Jā, tas jautājums, cik Eiropa varēs saņemties un cik mēs kā sabiedrība ļausim mūsu valdībām ieguldīt naudu aizsardzībā. Ja mēs sāksim ļauties, būs visticamāk visādi cilvēki, kas klieks, ko tur viņi gāža naudu tajā aizsardzībā, tur jau viss tur tā kā izpļagarēs, tur tā kā viņi jau tur zog to naudu, vajag ieguldīt, tur redzi, Waterfrontā un viss kaut kur, un tie, kas to teiks tie mums nevajag vienkārši tā kā klausīties, mums vajag teikt, tie, kas saka, jo vairāk naudu liksim aizsardzībā, jo labāk klausam tos un priecājamies. Es tikai gribu pateikt, ja kāds klausās, kurš saistīts ar budžeta pārdali, ja, tad atcerieties, mēs nedrīkstam ņemt no kultūras un izklaides. Ja? Nekādā gadījumā mēs varam saņemt no izglītības, mierīgi, un no kā vēl var ņemt? Veselībai vajadzētu. No veselības mēs nekaisīt sāvus ceļiem ziemā. Jā, easy. Tur jau var diezgan daudz ietaupīt. Paziet, cik jau ietaupīt. Bet tāpēc ļoti nozīmīgi, ka Airvīzija šogad jau top 5 valsts dabū papildus zaudāts valstī. Jā, tas ir interesanti. Tas būtu uzreiz pilnīgi cita. Pirmā vieta dabū 10,000. Otrā vieta dabū 5,000. Tieši no Kanādas atsūtāts. 10,000 vāciešu pirmā vietai. Piektā vieta dabū 650 rumāņus. Tas vismaz kaut kas, bet vajag. Tā kā uz visu mūžu viņi paliek tev valstī. Ne, uz nākamajai Airvīzijai. Īpa gaidām. Tas tā kā ceļojošais kauss. Ceļojoša armija. Ceļojoša armija, jā. Tas tā kā katena spēlē, ka tev garākais ceļš, tad tev papildus punkti ir. Mums tā līdzīgi tāpatās. Un tad visi tā kā, un tad paņem Krieviju arī beigās paņem atpakaļ. Ja tu pēdējais dabū 250 Krievijas un 250 Serbijas zaudēt savu. Tu dabū tā jātiek vaļā no viņiem. Ja tu pēdējais, tu dabū tā kā 500 km ar Krievijas robežas pie savas valsts. Tev vienkārši pēkšņi tā kā, jebkur, kur atrodas, bišķiņi ir tāda Kaļiņgradu uzspaunojās pie tavas robežas. Basic, tu mini-Krievija tavā valstī iespaunojas. Viena pilsēta. Blāks Jelga vai tāda vienkārši, tie Krievijas nebāj tas, ko jūs nāk. Tieši mūsu valsts vidū. Jā, tad jau cik daudz cilvēku varētu sajusties, cik pretīgi ir dzīvot blakus tādam. Tas jau daudz reizes tā teikts, bet tā kā tiešām sajūst, ka tu dzīvo kāpiņu telpā, kurā tev blakus ir vienkārši kaut kāds alkoholiķis, kurš sit savu sievu un rīda savu sunu virsū tavā kāpiņu telpā dzīvo. Tu tā kā nekad nevar justies droši. Tu labāk dzīvot blakus tādam alkoholiķim, kas sit savu sievu, vai būt alkoholis, kas sit savu sievu, bet tev normāls kaimiņš ir. Te būtu jāpadomā, jā. Tā ir smagi izvēle. Ka būtu sieva, ko sist, tā ir laba zīme. Un viņi neiet pret no tevis. Tagad sit jau gadiem ilgi. Kur ir tieši problēma? Un tev kaimiņš savāc kāpiņu telpu. Jā, tu tikai vēmi pamīsti kāpiņu telpu. Tu pietos, kā tu savāc tos vēmekļus un fēces un tas kaimiņš. Bet arī no vienas puses būt alkoholiķim diezgan cool, jo neviens no tevis neko daudz negaida. Tā kā nevienam nav tāds, atkal tu piedzēries, visiem tāds, jā, viņš ir piedzēries, tas ir viss normāli. Ja viņš nav piedzēries, tad kaut kas nav kārtībā. Tu slims esi vai tu slikti jūties vai kas, bet tad, un tādā ziņā, viegli dzīve. Jā. Tu vienreiz gadās salabo Mārhikas kāpņu telpā, kas tāds, wow, es nezināju, ka viņš tāds zelta rokas cilvēks. Jā, tu īstenībā viņš tāds mākslinieks, kas cieši. Nes dzirdēju, ka tie, kad viņi saka, bet viņam ir zelta rokas, parasti ir pēdējie alkaši. Jā. Nekad nav tāds, viņš tāds ticīgs, kārtīgs cilvēks, mierīgs ģimenes, un viņam vēl zelta rokas. Nē, tā nav. Parasti brīnās. Viņš māk pat, pieskrot lampiņu, tiešām zelta rokas.
Bet arī jau bieži vien ir, piemēram, tie, kas ir kaut kādi ultramaratonisti un triatlonisti, tie pārsvarā arī, viņi tā kā talantīgi cilvēki, bet liela daļa no viņiem ir alkoholiķi un viņa vienīgā izvēle. Tā kā viņiem 2 varianti, vai viņi nodzerās, vai viņi dara šos tā kā normāli traks lietas. Nozīmē, ka vienkārši alkoholiķi cilvēku tips ir labāks par visiem pārējiem. Tu vienu atkarību nomaini pret citu, atkarību skriet tik daudz. Nu, dabūtos kaut kādas endorfīnas, vienkārši dabū savas dopamīna injekcijas, dabūna citā veidā vienkārši. Tad, Normāli cilvēki pabuhā nedēļu pietiek, vai noskrien 5 km pietiek. Jāmauc ultra. Tieši tā. Jā, mēs, ka viņiem būtu labi, ka tu piedalīsies tajā ultramaratonā un dzer aliņu vienlaicīgi skrienot. Pilnīgā pipelē noskrien 200 km. Bet ir jau ir jau normāli daudz tādu vīna maratonu, kur tev ir, piemēram, 42 km jāskrien, bet tev ir kaut kāds 10 pieturvietas, kur viena glāze vīna, piemēram, Francijā, tev jāskrien pa laukiem, un tad tu tā kā, un tev ir, pa tiem vīnu laukiem skrien, un tad tu apstājies pie tām vīnu darītavām, pie tām mājām, un tad viņi cienā ar saviem labākajiem vīniem visus, kas skrien garām. Un tad tu tā kā paskrien bišķiņ, protams, tu skrien beigās 8-9 stundas, tur nav tāds normālās sacensības. Es domāju, tu saknē ir ļoti veselīgi. Tas uzreiz, ja būtu 8 labāk nekā dzert vienkārši vīnu katrā gadījumā. Sliktāk jau nav tā kā to, ka tu papildus skrien. Vai ir tādas sacensības, kur tev ir, piemēram, 2 cilvēkiem, 2 cilvēku komanda, tev ir tur kaut kāds... Viens dzer, otrs skrien. 21 km, piemēram, jānoskrien, bet jums abiem ir 2 kaste ar alu. Tā kā jānes līdzi, un tu vari drīksti finišēt tikai tad, kad tā kaste ir izdzerta. Un tā tev ir stratēģija. Vai nu tu izdzer no sākuma vairāk un skrien ar tukšāku kastu, vai tu nes smagu kastu un dzer uz beigām. Kāda jēga nes smagu kastu? Izdzer visu. Bet tev grūtāk skriet, pilnu vēdru, ka tev nāk atraugs. Un tad tur ir katru gadu katrs mēģina savu stratēģiju. No sākuma izdzer 3 aliņus, un tad pa kilometram 1 aliņu, vai varbūt cits mēģina aizskriet līdz beigām, un tad pie finiša sēž un vienkārši buhā aliņus pēc kārtas. Kā ir tiem ultramaratonistiem, kas vēl paralēli dzer nenormāli daudz, ja? Viņi tā iedomājas pīpeli aizskrien, bet kur es esmu kādā valstī? Kur es aizskrēju? Pasiet, tā ir Polija, Baltkrievija. Jā, vai ne? Ja tev ir kaut kāds 600 km sacensības, un tu vienā brīdī, kad tu esi bijis pāli, un tu pat tā ko aizēji nepareizo ceļu, un pēc 20 km atopies, tāds dirsā. Man liekas, būtu daudz inšīgāk pālī mīties. Skrietās. Vai mašīna? No mašīna numur 1. Bet, mašīna, tad velospēd, mocis, mašīna, velospēds un skrietās. Ne, mocis vajag bīstam, man liekas, mocis būtu bīstam. Ar mašīnu varētu būt, bet varētu būt sacensības, kur tā ir slēgta trasa, kur visi brauc un bišķi iedzēruši. Tu jau... Tur kā lēstajos, tiem pilnīgā pipelē visu laikā. Jā. Vēl kamaniņām pīpelē var būt jautri braukt, pa traslē. Tu jau ar ko baigi tos nemaini, tu vienkārši sēdi. Gan jau, ka tur kaut ko maina, nav jau tā, ka neko nemaina, vienkārši nav tā, ka tikai slīd. Bišķi lielāka iespēja kakla salauzt. Tā kā piezmējies un nespēja. Bet tieši par mašīnām un pa lekšanu runājot, es redzēju, ka tas Viģiks tev liepiņ, ka tu būs Amerikā, tev jāaiziet uz Monster Truck Show. Es redzēju, ka tas Viģiks kāds izskatās, un tāds, bērnībā bija tāda lieta, ka kaut kādas multinēs rādīgs, tāds, man liekas, tāds īstam nenotiek. Un tad tu redzi, cik tās mašīnas vienkārši masīvas, ka viņas tur lēc, kad salto met ar tām lielajām Monster Truck mašīnām. Tas troksnis, kas tur ir, un liekas, tas tāds Eiropietim apskatīties, to ir tāda višķiņa, tas varētu būt kultūra šoks. Ēst hotdogu un dzert 6 litru kolas un skatīties. Jā. Tas būtu ar visādiem rītīgiem rednekiem ietusēt kopā. Jūs ticamāk, ir vietā tāda klasa. Kur mašām milzīgs Trumpa karoks pielikts. Konfetēri. Kad liela Trumpa galva, kā mašīna, kā Trumpa galva uzlēžīs, ka viņš braukā. Viņa mati tā kā lēkā līdzi. Moši kādā blakus Kalifornijā kādā laukštatā. Ne lauku, bet tā kā kā būtu tūkstneškoši štāts. Nevadāju Arizona. Tādas lietas. Moši tādā būtu. Kaut kur tagad, ja tu uz Las Vegas brauks, tad jau būs. Un tad šīs brauks uz Las Vegas caur Phoenix, kartēs apskaties, tas bišķiņ līkums kādu. Nē, sanāk viss. Vai tu brauks uz Sacramento īstenībā spēli skatīties no Phoenix? Nē, tieši, es biju domājis Sacramento, bet Phoenix sanāk tuvāk. Labi. Ar mašīnas Phoenix. Man nahuj tagad sabiedēja. Nē, man būs viss šo. Labi. Nē, būs garāks roadtrips, tas jau interesantāk. Braukt cauri kalniem, jo, tā kā Phoenix ir Teksasā. Nē, ko? Phoenix ir štats un Teksas ir cits štats. Nē, Phoenix ir Arizona. Phoenix Arizona. Pareiz Arizona, jā, bet tas ir blakus Teksasā.
Nu, diezgan salīdzinoši. Tā, baigi to. Paga. Varbūt es īstenībā kaut ko tagad sajaucu, jā. Jo mēs vienā sāku domājuši. Nē, nu, baigi, pa vidu New Mexico starp Teksasu. Tas tagad Spānija un Latvijas nāk. Nu, Pa vidu vēl viens štats. Katrs štats ir tagad viena Vācija. Nu jā, tā apmēram ir. Galvenais atceries, ka tu būsi tajā ASV, kā sveicināties katras rases pārstāvjiem pareizi, jā? Jā. Tagad jau tur drīkst visādi sveicināties. Nē, nu, izdomās. Jā. Tā nav bail lidot tagad uz Ameriku, kad tur uz laiku viņa lidmašīnām kaut kādas ķibeles gadās daudz pēdējā laikā. Tā, Nē, jo tev gadā jānogāžās godām 15 lidmašīnām. Un tad, ja viņas nogāžās tagad, pirmajā mēnesī, tad man nenogāzīs. Tu jau to numuru dabū, tos 15 vai cik gadām. Tagad jau kaut 7, tad jau, ja būtu 0 nogājušos, būtu bailīgāk. Jo, ja vēl nevienam nogāzusies. Bet tagad tā, kas tikko nogāzās, tās ir kaut kā nosēžoties otrādi apgādāt. Jā, kā tas ir iespējams? Mašīna vienkārši grāvījus. Kā tas ir iespējams? Kāds var Es nezinu. paskatīties? Jā, es skatījos, ka pilnīgi neviens cilvēks nav cietis. Nosēžoties otrādi apgāzās vai kā? Dienas no video. Saslīdē viņi tā, un tad apmetās riņķi. Jau bija pat video no tā Nepāles, ka viņi nostās. Viens tā kā live streamā, kā viņi. Jā, taču vienmēr lidostās miljonus kameras ir noteikti. Nē, lidmašīnā tieši. Nu, kā no... Pareizi arī. Tu biji tas, pirms tam ir pasažieris filmējis, kā viņi nostās. Un tagad šodien Kanādā. Pat toltēs kameras visur. Jā, šī dāvs ieliks savējā. Jā. Tev ļauts legāli ielikt, bet tā ir Es tava domāju, ka studija. nē, man liekas, ka toltē nedrīkst. Tur var tā kā... Bet ja mēs abi piekrītam, ka tu mūs filmē, ka mēs šurāt. Nē, tad jā, tad es domāju, ka jā. Bet vienkārši... Nakts klubos drīkst arī likt, vai Bet, ne? Naktlubos toltēs? Restorānos un naktsklubos viņš drīkst likt toltēs kameras. Jā. Nē, bet varētu būt tā, ka tu vienkārši ieliec naktlubā toltē kameru, un tad tu piepelnies tev tā kā klubam pa mīnusiem ies, bet tu atpelni to liekot tā kā kaut kādā OnlyFans kontu uztais, kurā tu katru nedēļu posto labākos notikumus. Kurš grib redzēt, ka Sergejs nemazgā rokas pēc toltes? Nu, bet ja tur kādi jaunieši aiziet izpriecāties, tev uzreiz labs, tā kā īsts, tas nav tā kā porno video, kur kāds tēlo, tas tā kā īsts, un viņi pat nezina, ka viņas filmē. Un tu jau OnlyFans auditorijai, tev nav pat latviešiem jāpārdod, jo pārdod vienkārši kaut kādiem random fuikiem. Tie pat nezina, ka viņi tur ir. Viņi tie cilvēki, kurus tur nofilmēt, tas māk neuzzināt to. Tāpēc paņēmu studijas šādās, lai tu visu kaut ko filmēt un pārdod uz ASV. Jā. Tāpēc jau tu brauc uz ASV, lai visu safilmētu aizvest. Kādā veidā bija essential, bet tas, ka bija child toilet, un viņam bija, sieviešu pusē bija spogulis, bet child pusē tu saskati savu spoguli sievietes. Ka tev bija tāds spogulis. Oh, wow! Nezināju to? Nē. Man liekas, essential vai kaut Es kādā. domāju, ka tā nebija. Bija. Tev gan būtu jāzina. Ka Es neesmu bijis nekad essentialā. Tev ir child. Nē, es biju nekad Tikai šeit būs sieviešu toalets, jā. Viņas skatās spogulī, bet mēs skatāmies uz viņām. Nu, ķipā, viņām slēgtās kabīnes. Viņas vienkārši, tu redzi, kā viņas pucējās tam līdzīgi. Bet bija visādi, ķipā, sākumā, kad iedos, wow, tagad tas būtu super nelegāli, tie nevar, ķipā. Bet Jā, tas ir bišķi nelegāli. Bet jā, ķipā, mūsu pusē nebija spogulis. Un viņas tev neskat, bet tu viņas saskati. Crazy, tas bišķiņ. Tas bija inčīgi, jā. Nu, ar komentāros varbūt kāds var ierakstīt, kur šīs, ja Man jūs liekas, zināt, bija kur essential. Kādam ir bildes arī apsūtīt? notika, jo tas, tā izklausās interesanti. Nevar būt, ka es to bija noskatījos kādā filmā vēlāk, ieliku savu galvā. Bet nē, 99% tas bija Latvijā. Nu labi, varbūt kāds var Es pakomentēt. teiktu, essential. Vienkārši Kārlis nosapņoja to. Viņam likās, ka tas būtu krūti, ja tā Tas būtu. iespējams, jā. Un tad smadzenes vienkārši saglabāja par to. Tas diemžēl iespējams. Viņam bija, ka atmiņās, kas bija tajā vietā, kas bija tāds, es biju sāpens. Tā kā nav viegli, ir īpaši kaut kāda vecā atmiņa. Bet no šeit es esmu diezgan pārliecināts. Šajos laikos nevajag uzticēties nevienam pat savām atmiņām. Plus tajā laikā tev bija cita likuma. Tas nebija tāds wow. Bet tas kopumā ir kreizīgi, ka tev ir kaut kāda brīža, kuros sabrūk tavas atmiņas. Tev vienmēr liekas, ka kaut kas bija tieši tā, kā es atceros. Alzheimers. Kaut kas bija tieši tā, kā es atceros. Tas saucamais Alzheimers. Ka bija kaut kas tieši tāds, kā es atceros, un beigās ir citādāk. Un tas tāds, fuck, man visu laiku liekas, ka tā ir. Un daudz, kur TikTokā ir tas Mandela efekts, kur viņi vienmēr rāda, kas ir kaut kādas lietas, kas visi atcerās, ka bija kādreiz tā Simpsonos, ka viņam bija zils krekls, bet izrādās viņam bija zaļš krekls. Daudzos ģimenes konfliktos kāds atcerās, ka bija tā, bet īstenībā pierādās, ka bija pavisam savādāk. Jā, bet ja būs pēc kaut kāda laika
tā, ka piemēram telefonu ierakstīs visus audio, lai mums tur AI ka varētu klausīties kaut kādu, un tad viņi varētu mums palīdzēt kā asistenti. Tad tu nevarēsi nekad samelot par to, ko teici vai neteici, jo vienmēr būs tāds. Pilnīgi visu, ko tu runā, ieraksta audio, pilnīgi visu. Jā. Kā es to vēlētos? Tev nebūtu nekas jāatcerās, tev vienmēr atgādināts arī. Nē, mēs apsolījāmies. Nē, es neapsolīju. No, paskatīsimies. Tu teici, ka mēs iesim tur tos. Pēc tās kameras mājās vienkārši uzliec mieras. Bet es domāju, ka ir variants, kurā tas būtu vairāk plusi tādai situācijai nekā mīnus. Un cilvēki izvēlētos to darīt. Ne visi, bet būtu kaut kāda daža cilvēka. Kompānijas īpašnieks saliek tādā ziņā. Tā vienkārši nav vajadzīgs. Tur kaut kādi 3 asistentu darbi var izdarīt viens cilvēks, un tev nekas nav. Tas AI asistents visu dzird, viņš tā kā visu var pierakstīt, viņš var aizsūtīt visus e-pastus, tā kā paziņot, tev ir samarīs, iedot ar visām lietām, vienkārši tā kā pateikt, ko man tagad vajag izdarīt tāds. Tev tagad arī kaut ko izdarīt to tā. Nice. Tas būtu krūti. Es labāk zinu. Kā es varu visu atlikt uz rītdienu Nē, tas būtu tā kā vismaz tev, tad būtu kāds, kas visu laiku atgādina. Bet kāpēc tu neizdari to? Viņš palika dusmīgs. AI palika kā asistents, bet viņš palika nevēl dusmīgs vienā brīdī uz tevi. Sāk nerunāt ar tevi, jā? Kas tev ir? Vai tu pats vari saprast, kas tev ir? Es tā cenšos, tā katru dienu strādāju, un tu nenovērtē mani vispār. Tev pohuj par mani. Tā var gadīties, jā. Kas vēl citādāks? Kas pasaulē bez ģeopolitiskām es vārīju rāmeni, piemēram. Kādā gāja ar rāmeni? Es nezinu, kā es uzsēdos. Man uz kaut kādai dzīslē YouTube'ā, kad es sapratu, izdomāju, tagad es gribu sākt atšķirt tos rāmeni, jā, tur visus tos veidus redzes, tur sarežģīt, tur nav tā, ka... Kādu taisīt, kuru... Es kaut ko līdzīgu Tantanmen. Kas ir uz tahīnī bāzes, laikam. Wow, tas jau kāds specifiskais, jā. Tu vār tos chicken kaulus ilgi, jā. Tad saliec tur kaut kādus tur to tahīnī pastu, sezamu un sēklas sabērs, tas vēl mērci. Beidzot sapratu, ka tur tas rāmenis vispār nav veselīgs. Nē, rāmenā jābūt kopumā diezgan daudz eļļai, diezgan daudz taukiem, jo tas, kas savēl to garšu kopā. Un tas 20 sastāvdaļas vismaz ir beigās. Jā, un tur tagad, viņi ir tādi, jā. Bet es gribētu kādreiz pamēģināt uztaisīt to kotsu vai kaut kā. Kotsu. Jā, tā, kas ir tā. Tā kā cūkas kauls. Cūkas kauls, ka viņi tāda krēmīga, balta, tā kā sanāk tāds gaišs, tāds krēmīgs. Cūkas kauli jāvar kaut kāds 10 stundas. Ļoti ilgi, un tur ļoti specifiski kauli jādabū, un tur liels process. Kādreiz būtu jāsaņās to izdarīt, tas būtu cool, bet, Ja tu būtu vecs, vai tu uztaisīt pēdējo rāmeni no savu kaulu uztaisot? Tev amputē kāju, un tad pats savu kaulu. Tā kā Vācijā tas fujies, kas sanklēja to fujeku, ko viņš apēd. Jā, tas zilās. Kāds nevēlas tikt apēst, mēs tās davai. Tad mēģināja viņas īņas apēst. Pārprata nedaudz, jā. Nē, viņi abi zināja, bet tas, kas atnāšos, jā, davai ēdam mani. Viņu sāku viņa cīņsēdi, tas mums šāds nav beigšķīgs. Nogriez un ēda vai? Nogriez un ēda. Tu apcep pannā, un viņi mēģināja ēst. Apcep cīņas. Nezinu, kas tās. Šodien krodziņā ķirmis apcep cīņas. Tas tagad, smuki, cik tev internets var savienot cilvēks, kas nekad dzīvē nebūtu satikušies. Tad pēc tam tāds, es vēlos nav kādu apēst, no cīts fujaks 2 pilsētas tālāk, ko es vēlos tikt apēst. Viņam kāda iespēja, kā tu kādā sarunā pateiksi to, ko tu vēlēsi. Tās abas lietas vispār tā neliekas, ka jebkad dzīvē kāds gribētu darīt vispār. Jā, bet viņi satikās, viņi ēd to cīņas, viņš jau snābēja, viņš nav garšīgs, labi ēd mani vienkārši. Tad viņš nogāja viņu apēd un ielika leduskapī tā kā daļu. Viņš apēd, viņš ielika vēl vienu sludinājumu. Tad policija tā daudz, kas tur notiek? Ja tu ielika vienu sludinājumu, tad ielika vēl vienu citu pēc kādu laiku tagad. Kas tev tagad atnācās? Nē, es apēdu. Viņam bija tāda inšīga tiesa, jo viņš ir kā nogālēja apēst cilvēku, bet tas cilvēks teica, es vēlos tikt apēst. Viņam vajadzēja dokumentu parakstīt kaut kādu. Tas tāpat baigi, tas nav... Vai es baigi nedrīkst nogalināt pat, ja piekrīt? Jā, tā nav daudz tāpatās. Jā, to sauc reitanāzija tādā gadījumā, ne? Laikam. Ja eitanāzija legāli, tad jau ķipa var. Bet, laikam, ja lai tu varētu izpildīt eitanāziju, tad kaut kādai licencē jābūt. Bet tagad, kad, teiksim, Šveicē tā ir legāla eitanāzija, viņi jau neēd tos cilvēkus pēc tam. Tu jau parasti brauc kaut super vecs cilvēki, arī nav pats svaigākā gaļa. Nē, tas sīkst bišķiņ, jā, grūti. Tur būtu baigi jāvār, baigā sautējumā ilgi. Nevar tā tartarā ēst. 4-5 stundas būtu jāsautē, lai tā kā izšķīs un bišķiņ vies. Saltāts Johans. Kāds uzas vēl ķerās zobos, nevar iest.
Un tur vienkārši tādu radinieku sautējumu uztais, kurā cilvēks vairākas gabals. Tur ir gan Johans, gan Ilze. Mēs jau vienā podkāstā runājam, ka viena kāda populāra Latvijas šefa var pēdējā vēlmē pērēs viņu apēd. Jā, bļā, Mārtiņš Rītiņš. Jā. Bļā, es aizmirsu. Pie mums tāds šarps jociņš. Kā mēs aizgājām pie tās pašas tēmas apkārt? Jā, nu rekā. Kas bija nesen tikko. Tas viss. Jā. Vēsture atkārtojās. Pirmo reizi kā traģēdija, otro reizi kā fars. Jā, nu cerams, ka ne. Šai situācijai domā šis. Ja tu atkal atcies kā ēst cilvēks. Jā, es nezinu. Es domāju, ka man liekas cilvēki ēst varētu diezgan pretīgi. Es varētu izvēlēties neēst cilvēku, ja man būtu tāda iespēja. Kas būtu pats pretīgākais, ko jūs būtu gatavi ēst? Vai tu labāk, ja tev būtu jāpēc cilvēks topās melnēdēni vai baldēdēni cilvēku? Es nešķiroju. Nē, to jāizvēlas viens. Nē, to vienkārši jāizvēlas. Nu, tev atnes divas, ja tev jāpēc viens. Bet kur ir tikai ķermeņa daļa obligāti? Bet viņiem divi vienādi pagatavot? Viss vienādi, tiem cilvēkiem vienādi plus mīnus, viņi vienādi pagatavot. To vienkārši melnā gaļa un baltā gaļa. Es noteikti, ja man būtu vienkārši nezinot, kurš un skatoties. Nē, tu vizuāli pamanti, ja melnā gaļa. Parasti tas saka, ka baltā gaļa ir garšīgāka. Nu, viss tā, piemēram, ir tā baltā gaļa, tā ir garšīgāka. Bet ja tev ir vairāk, tā kā, bet, piemēram, tad, ja tev steiks ir, viņam tas brūnums ir vislabākā lieta, un tad tev mentāli vienkārši galvā, redzot to, būtu liktos, viņam labāks tā kā krasti ir, un viņš tā kā labāk nobrūnējis. KFC beigās paņemt. KFC ir arī. Nē, KFC ir vistas gaļa. Tā ir baltā gaļa. Bet viņi iecienījuši. Melnēdēnes kultūras. Nu jā, tāpēc, ka viņi nav gatavi savējos ēst, viņi ēd labāk baltos. Es neesmu redzējis pēdējo Latvijas KFC kampaņu. Tur ir tā, ka tieši konkrēti rasē viņi patīk. Jā. Latvijā vienkārši ir tikai viena. This is cool. Lauris Reinigs blackface un shit. I love Tupac and I love KFC. Jā. No, kas bija tajā blackface'ā no latviešiem? Tā bilde kaut kāda nebija. Ralfs Eilants. Tas jau bija nesen, viņš ir mūsu vecumā. 10 gadiem. Tas ir nesen. Nu, tas bija vēl tāds. Bija 6 gadus noteikti. Jā, nu tas tajā brīdī bija, jau bija ne ok tā darīt. Tas nebija tā, ka tu izdomāji. Viņš bija vienīgais, nebija vēl kāds blackface. Varbūt bija kaut kas. Nē, bet Ozols nekad nav uzvilcis blackface. Nav, es domāju. Nu, nē, noteikti ir bijuši vēl kaut kādi blackface. Nu, pa kluso balītē viņš ir tās, nu, davai. Jā, pa kluso tā. Nevienam neskiet, ka es tas biju. Rītīgi gribas kā uzsmērēt brūnums sejas. Visi Latvijas repertāri darījuši. Nu, kaut kā jau jākļūst pie īsta repera. Tas tā kā repera iesvietības ir tāds. Pārējiem ir balts kaputs, jā? Tā nokrāso melnu, un tev danso apkārt, un tu pa vidu pliks tur ņemies tā kā melns tāds, un tad tev iesvēt reperu kārtā. Tā ir. Nu, uztaisam pauzīt. Paņemam pauzi, jā. Ko sāksim otru daļu, kaut ko no Aglons radio. Bet vai tu esi piekonektējies? Nē, tagad mēs veltīsim kā vienmēr pusstundu. Tagad ir... Bet mums ir Aglons radio kaut kāds... Kas tur bija? Posies, cik uzreiz pat taisnājis. Sagatavojies, jā. Tā, mums kaut kas ir mūsu Discordā iemest, jā? Jā, kaut kāda valsts. Vestērns mums iesūta Justdams Dievu. Justdams Dievu. Nu, paklausīsimies. Jā, es tevi mīlu, bez tevis nespēšu, jo tu esi tas, kurš man mīl, jā. Tu domā saprast, tu domā rīkoties, ej. Jā, citi noliec Dievu, bet Dievs ir reāls, viņš ir reāls, mēs neredzam savas smadzenes, padomājiet par to, pirms aizmirstat Dievu. Ej, es tevi mīlu, jo visu godu un slavu nesīšu, es tikai tev, jā, tu man dzīvi, bez tevis nespēšu, es sapu, jo tu mani radīji, ej, tu Ādams un Ieva bija uz šīs zemes, tu Ādam rībās, tu ieliki mūsu dzīves, jā, tu no viņa radīji mūs, jā. Jā, viņam ir taisnībā 100%. Ieliekot vēl vairāk procentus, tā ir dubult taisnība. Jā, skuru papa. Jā. Viņš mūs mīl, yes? Jā, yes. Viņš mūs mīl? Jā, yes. Yes, mūs mīl? Yes. Jo, projām, yes. Oh, yeah.
Joprojām, Joprojām! Joprojām, jā! Interesanti, ka tik daudz. Viņš ir labs, ciediet varbūt kopā! Sapulcējam miers vairāk! Nostāstā. Ja tev viss kaut ko uzfilmēt, tad mēs freestylē, mēs pamēģināsim, ka tu tiešām noskaties, un nu, davai. Labāk mums nesanāks. Jā. Jā. Šis ir ļoti labs veids. Neskādi bija pārējie video tu viņam. Nē, mēs tur varbūt viens teica, bet varbūt mēs varam pārfilmēt no otras. Nu, bet come on, ko mēs vēl labāk, ko tu domā, ka vēl labāk mēs nofilmēsim? Šis ne visiem, visiem māksliniekiem bestīs šo mākslu. Man, citiem patiks. Viņi nav skatīt, lasīties. Viņš bija ļoti labs un beidzot atbilstošs Aglons radio. Jā, šis bija īsts Aglons radio. Paldies, sotiet vēl. Jā, paldies Dievam. Paldies Dievam tieši, jā. Jā, Joprojām Jēzus. Jā. Cilvēkiem bija šī tā kā gejs, ka tāds oķi, es zinu, ka viņš man mīl, es bez viņa nespēju dzīvot. Tas čalis, ka dzied pa vīriežiem, tāds, man vajag viņu savā dzīvē, lūdzu. Lūdzu, neatstāj mani. Es tev mīlu. Viņš man saudzē tāds. Viņš ir jocīgi tāds dziedāt veids. Varētu pateikt, ka mīlēt ir gejski. Tas ir ārkārtīgi gejski, jā. Bet mīlēt vīrieti, tas ir super. Un tas ir pa mūžikam. Pa mūžikam? Jā. Pa mūžikam šo? Ko šokar nedomāju pa mūžikam un pa mājām? Jā. Tagad bija Itālijā. Interesants notikums notika. Kas tur bija? Sicīlijā. Atrunā par Sanremo festivālu, kad noskaidrojas, ka Olīs pārstāvēs Itāliju Eirovīzijā, vai ne? Jā, un arī to, ka Sicīlijā ir tas vulkāns Etna, kas tagad izvirst šobrīd, spļauj labu ārā. Un vienkārši tāpēc, ka ir arī ziemas sezona, slēpošanas sezona, tā kā tajā kalnā ir slēpošanas kalns. Un tad ir tā, ka tu aizbrauc uz slēpošanas kurortu, un tu vari slēpot lejā garām lavas upei, kas tā kā, kur teka lava. Un tāpēc tur ir kaut kāds bildes, kur tu naktī slēpo lejā pa trasi, un viss ir normāli gaiši tikai tāpēc, ka lava ir... Labi, viss izgaismo. Tur gan jau ir kaut kādas norobežojumi, un viņi tur čeko un skatās, bet tur ir kaut kādi ierobežojumi, kur ļoti daudz cilvēku sāk speciāli braukt kā turistus turien. Tas milzīgs tā kā vulkāniskais turisms ir tāda lieta, ka, piemēram, arī Islandē, tagad, kad tas vulkāns uzsprāg, nenormāli daudz cilvēku no visas pasaules skrien, tāpēc, ka tā ir unikāla iespēja. Tas rets brīdis kopumā, ikdienā notiek, ka kaut kur uz zemes lava šļaucās ārā no iekšā. Tur sieviem es vulkānā kāds šausmīgs negadījums. Viņi iekļūt vulkānā. Nu, jā, redzēt kopumā, es domāju, tas manā dzīvē, man čeklis noteikti viens būtu redzēt lavu klātienē, redzēt vulkānu. Un iemest savu ienaidnieku vulkānā. Tas būtu mēs. Sīva nepateiksim man savu naidnieku. Tu iemet vulkānā. Nē, tas ir tikai episki tādā ziņā, jā. Bet, jā. Un tad, bet kopumā, jā, es gribētu redzēt lavu, jā? Jā. Ja kādam ir lava lieka mājās, atvediet to dāvim parādiet, lūdzu. Bet karstu lavu, nevis tā. Kā tā esas lava lampas, kas amerikāņu filmās tikai. No īsts lavas, jā. Latvijā jau nav tāds. Ir, man bija, kas bija maziņš. Man nenormāli gribējās. Visos bērnu veikalos, man liekas. Jā, viņas bija dafigājas kaut kur. Man gan bija tādas, kur bija tā kā ar kaut kādiem spīdumiem iekšā arī, ne tikai ne tās bumbām, kas lēkāja, bet tikai tādiem spīdumiem vairāk, bet viņi tāpatās kustējās un kā sāk to vārdu, kad mirgo, bet uz zēburta. Zaigo. Jā, kaut kas tāds. Zib. Bija kas maziņš, es skatījos, bija filmās, ik laikam lavas lampas, bija tāds ogas būšu pieaudz un būs sava vieta, man būs skaists lavas lampa pie gultas. Tas, ko es vēlos par savu naudai, jādāt, tas būs lavas lampa. Un nekad es neesmu paņēmis. Bija mazliņš to savu un šī ir tagad, amerikāņi to filmās, šis ir stilīgākais, kas būtu. Labākais dekors. Jā, ne tā likās skrūtākā lieta vienmēr, kad bija multinēs vai amerikāņu filmās, jā, tā kā stilīgā bērna istaba vai stilīgo istaba, tad tā kā, vai tev bija stilīgais onkuls, tad viņam mājās bija lavas lampa, tā kā, un visiem pārējiem garlaicīgiem vecākiem bija parastā tāda kaut kāda. Neviens onkuls nebūtu, ja tev tā kā onkuls, kam 40 gadiem viņš viens pats dzīvo savu lavas lampu, tas viņam nav stilīgs, kā tev likās 12 gados. Jā, ne, bet 12 gados liekas, ka viņš ir visreāli stilīgākais, viskrūtākais džeks, viņš dzīvo spēlē datorspēles visu dienu. Spēlē datorspēles, viņš klausās Joe Rogan, viņam ir lavas lampa. Es būšu tā kā viņš, viņš ir nekad lūdzēs, dēli viņš ir neveiksmīgs. Jā, bet Pagaidām, cik gadu vecumam ir normāli spēlēt datorspēles, kā jums liekas? Nē, es domāju, vienalga. Visu mūžu var spēlēt. Kaut kādos normālos apmēros, tā kā ir, man liekas,
Es katrā gadā ir jau no tredos vai Twitterī ir bijuši kaut kādi diskusijas, kur kaut kāds sievietes saka, Dievs, vīrietis, kurš spēlē datorspēles, viņš bērns, viņš nav izaudzis, ja spēlē. Man tā galīgi neliekas. Man liekas, tā ir normāla izklaide. Protams, ja tu to nenormāli daudz dari, tā kā jebko dari nenormāli daudz, tas bišķi dīvains. Cits lietas nenormāli daudz darīt, varbūt ir bišķi veselīgi. Bet, lai gan datorspēles nav šausmīgi neveselīgi. Tā kaut kā vajag izniekot laiku. Tā ir laika izniekošana, jā? Nē, obligāti. Vai filmu skatīšanās ir laika? Jā, tā, ka tu nosad laiku. Piemēram, izspēlēt Red Dead Redemption, tas storylines ir labāks kā daudzos seriālos, ko es skatījos. To laiku vienkārši tīri no tā storija viedokļa, lai piedzīvotu to storiju, man liekas, justifējot, veltīt. Tā pieredze vienkārši ir krūta pieredze, kaut kāda lieta, ko tu vari ienirt kādā citā pasaulē. Tā ir atpūšanās. Tā kā filmu nostāties vai pagulēt, vai tiktu kā sēdēt. Sims ir tā kā sirdsmīļa Monika, piemēram. Jā. Citi cilvēki lasa grāmatas, citi cilvēki spēlē video. Ja daudz jau iegūst, daudz video spēles ar kaut kādu baigu stāstu, ko tas grib. Vai cits kaut kādas vienkārši šahu spēlēt, tad jau arī būtu šahu spēlēt. Ja tev trenē tā kā smadzenes. Bet ir, piemēram, League of Legends spēlēt, ja augstā līmenī, tad diezgan smadzenes jātrenē. Tas ir diezgan strateģisks spēles. Tu spēlē to strateģisko spēli, ka tev jāiepazīst meitiņu Japānā, tas dialogs jāspēj līdz beigās kleit novelkt nost. Bet tur ir tādas vesītas stratēģijas. Tagad es izmēģināju jaunas openings. es mēģinu, man liekas, man tā kā labs reitings, kāpj augšā. Es būšu 3000, drīz 3000 iekšā. Es kaut kādā, kas bija maziņš, bija tas Newgrounds, ka bija visādas spēles. Tu biji jau tāds, ka tu tā kā spiedi dialogu, un tu mēģini vinnēt, ja tu viņu to dod, tu nokaļi kaut kādu uzzīmēt meiteni, viņi novēl kaut kādu pupu tur. Es vienkārši spēlēju māmas darbā pie kompas. Es vienkārši spiežu, tu vēl kleit nosas, nice. Spiežu vienkārši vispār skāsi, bet spiežam pie jauna. Jā, bet gan jau rēcīgi mums kaut kā 30 gadīgiem džekiem runā par to, vai video spēles spēlēt labi vai slikti. Mums vajadzētu paņemt kādu citu cilvēku šajā diskusijā. Otru pusi pieņemt. Mēs tomēr esam diezgan biased uz vienu pusi. Mums visiem patīk reizē uzspēlēt NBA. Mums jau vidējais klausītājs ir video spēļu cienītājs. Nav nozīmes, kā mēs domājam īstenībā. Būtu jāsaka, tas nav nekas slikts. Jā, tas būtu šausmīgi dīvaini, ja mēs sāktu teikt, ka, nē, what the fuck, es spēlēju, tas vienkārši, To celties 5, numur 1 workouts, numur 2 fasto, nevienu sekundi neiznieko, nespēlē video spēles. Ej gulēt 7 vakarā. tā tas jau kārtīgi. Jā, bet ja cilvēks pāris reizes, jā, es nezinu. Tie cilvēki, kas liekas motivējušos video, ka viņi ceļās, bija 4. Viņi neiegulēja kaut kādos tiešām 7 vakarā. Jā, tev ir diezgan laicīgi jāatgulēt, ja tu gribi celties normāli 4. Jā, kāpēc jāatcerās par 4? Jo tev vismaz 7 stundas un normāli, lai tu funkcionētu. Tev jāiet 8, vēlākais 9. Bet vēl panorāmu neredz. Bet vēl tev ir jāiet ātrāk, jo tu tik ātri tik uzreiz neaizmigsi. Tev ir kaut kāds brīdis ir daudz grūtāk. Jūs arī kāds mēģiniet, ja man agri jāceļās kaut kāds treniņšātais, es mēģiniet laicīgi gulēt, un ja es aiziet 10 gulēt, tad es tā kā gaidu, ja man vajadzētu 10 aizmigt, tad man jāiet uz 9:20, 9:30 gultā jābūt. 9, tad tu esi tas cilvēks, ka 9:20 iet gulēt. Dažreiz es esmu gājis regulārs, tā nav mana ikdiena. Bet es cenšos mēģināt, es esmu Garmin, Sleep Score vergs, un es sekoju līdz savam... Ko tad jau pulkstenis saka, cik jāiet gulēt? Nē, pulkstenis vienkārši saka, cik man labs ir miega rezultāts. Viņš tā kā ranko man miegu no 1 līdz 100. Un tad es mēģinu laiku turēt iespējas augstāk, un es zinu vienkārši tās lietas, kas jādara. Tu devos 100 uzmēgt, tu nometni miegā, ja? Nē, 100 ir vislabākais. 100 vienkārši. Bet man ir bijuši kāds 3 reizes 100 sleep scores, kas ir, un es katru reizi pamodies pēc tā miega vienkārši izcili. Tas ir kaut kāds 9 stundas izcili miega. Ļoti, tā kā nevienu reizi nepamodies pa nakti. Un tās ir reizes, ko atcerēties. Vienkārši pamosies, ja Garmin 100 no 100, tu ejakulēji uz sevis. Tu gan izgulējies, gan beidz. Šīs ir ļoti labs dāvā. Good job. Viņš ir līpīgs tāds opēst. Tas visai bijis. Tas ir miegs. Jā. Tas ir miegs. Es citu, atceries nesamā, bet tas, ka visi ārdījās. Salts nevarēs dabūt. Jā. Es atradu, var viņus dabūt Latviju atsūtīt. Pat nevajag telegramu. Ko? Kādā veidā? Es Twitterī redzēju, ir kaut kāds links, ko vadā Francijas internetu veikalā. Pasūtīt, vienkārši tev sūta Latviju. Jā, viņam Puslīdz diezgan pat legāli.
laikam jau nav, tev nav aizliegts ievest, es ticamāk, nekas nav. Bet viņi Viņas tirgot Latvijā. Bet viņi tablašu veidā izšķēdām ūdenī, kā mēs Jā. Parasti salta, kā agrāk. Tas ir tā salta Francijas uzrakstiem vienkārši. Salta veikals, vai Francijas uzņēmums, kas pārdod veikals. Es taču nezinu, ko tu man prasīsi. Jā, bet jā, vismaz pasūtīt, var tā kā internetā. Es dzirdēju, es pats nepasūtīju, man čomi teica. Jā. Visādi cilvēki tagad mēģina apiet tos, tā kā grib turpināt viss, protams, veipot, kas veipo. Un tad es atceros, ka pie pašā sākumā, janvāra sākumā, bija tā kā, ir kaut cilvēks, ko tu satiec, kas tā kā pīpē, un viņi pīpē savu pēdējo saltu, ko viņi iepirkuši vairumā tieši pirms beigām. Un tad bija tie kaut kāds, mēs aizbraucām uz fono, un tur tā kā kaut kāds Edžum ir kaut kāds redzēt tā kā kristāls, ko viņš pīpē, kas zina, ka viņš ir tā kā sataupīts, ka tas jau ir tā kā kaut kāds laiks, un tas bāds varētu uzprasīt, tā kā, man nav, bet tā kā es gribētu uzpīpēt, bet tas jau nav tā, es tev atņemu bišķiņ tos pāris dūmus, vai kas, tu zini, ka tā milzīga vērtība, tu negribi vairs tam cilvēkam prasīt, jo liekas bāds pārāk. Tad jau vienkārši vienā brīdī šis likās, ka neviens ir tā kā tie apjomi, kādos kaut kāds cilvēks, ko zināja, kas bija sapirkuši uz pēdējās nedēļās, kur milzīgi. Jo es nezināju, kas notiks. Tas apmēram līdzīgi bija 2000. gads datoriem, kad visi stresoja pēc jaunā gada, kad sabruks visas datorsistēmas. Visi vienkārši, what the fuck, kas notiks? Tad bija šajā jaunajā gadā bija cilvēks stresoja par to, what the fuck, kas notiks saltiem. Kā tagad būs dzīve pēc tam, vai būs iespējams apdolbīties. Tur vienmēr jābūt gatavai 7-2 stundu saltu Somai. Tas man 3 dienas lai pīpēt, ja ne kaut kas notiek valstī. Ja kaut kādas piegādes ķēdes tur solo koridorā aiztaisās ciets. Tagad bija tajā, tagad visos paziņojumos oficiāls arī ir, kas notiks pēc tam, kad būs pamieris. Tu bija arī rakstīts, ka vajag obligāti 72 stundu saltu Somu. Ja tu nevari, ja tev sākās panikas situācija, un tev nav ko pīpēt. Tad ir viss. Labi, elektrības nav pohuļ, bet ja pīpēt nav. Jā. Man ir vakar izsit, es vienkārši sēžu mājās, man izsit elektrības vai šis viss. Vai nāk krīgā. Un, protams, tas ir kreizī sajūta, ja elektrība pazūd. Vai ja vienkārši vienā brīdī internets pazūd. Tā kā sajiet, no mobilās internets neiet. Ja man, piemēram, studijā ir gan LMT internets, gan man telefonā, gan arī tas ir, ja LMT internets nobeidzās vienā brīdī, man šeit nav nekāda sakara vairs, tā kā ārpasaulē es varu tik klāt. Un ja tev nobeidzās internets, what the fuck, kas notiek, nezinu. Un tad dzird kādu lidmašīnu lūdā pārnāc, bļaļ, tīri savu, what the fuck, bet, es ticamāk, jā. Tas šausmīgi, drausmīgi, ka ir tiešām par to jāuztraucās. Ka man ir kaut kāds brīži, kad dzird kaut kāds skaņas un tāds, es ceru, ka tas labi, tā ir to lidmašīnu pāri. Nē, bet man ir bijis kaut kāds vecajā studijā sēdējumā vasarā, kad loks tev ritīgi vaļā ir un kaut kāda zema pārlido lidmašīnu, un viņi skan kaut kā dīvaini, what the fuck, kas tāds ir. Un vienkārši pievērst tam vairāk uzmanību. Es vienkārši gribētu dzīvot pasaulē, kuram nebūtu jāpievērst tam uzmanību. Kur man nebūtu par to, ka man vienkārši kaut kāda bija viena diena, kad arī, mēs jau par to jau runājām. Nē, tur, kad pārbaudītās, kad bija sirēnas, un es nezināju to, ka ir tās sirēnas pārbaudījis, un viņi sāk skanēt. Man liekas, vienkārši tik drausmīgi, ka es dzīvojam laikā, ka tev ir tāds jāsāk par to uztraukties tajā brīdī. Jā, bet es lasīju to, ka Skotijā tagad pa daudz noziedznieku ir. Jā, un viņiem ir šurpes. Un viņiem pilns cietumi ir. Un viņi sāk laist ārā tagad, labāk, tos, kuriem vēl jāpaliek cietumā ir, bet labākos tos, kas ir labākie uzvedās. Tagad 400 fuikas tagad pēdējā nedēļā izlaid ārā no cietuma, lai būtu vieta jauniem, kas sūdas savārījuši. Vai jums liekas, tā ir laba ideja, laist ārā cietumnieks, lai varbūt labāk uztaisīt lielāks cietums? Sodiem. Tā bija Covid laikā, ka viņam nebija vietas un viņi daudz izlēja laukā. Ja tu esi kaut kāds vienkārši, nezinu, zāli pārdevs vai pīpējs. Tas labi. Jā. Pohuļi, mēs to paveicās, tu tiesi laukā. Kaut kādām mazākajām lietām var. Kāds ir ekonomiskā nozieguma, nodokļu nemaksāšana? Protams, lai ārā, lai strādā, lai pelna nav jau. Seksuāli rakstura nozieguma. Kaut kā tāda sīkuma. Tu visam jau sekss patīk. Jā. Ko tam mēs nevairosimies? Paši saka cilvēki pamaz. Ko tu man darīt? Jā. Jā, bet kreizī. Ja tev sajūta, ka tavā pilsētiņā izlaiž 400 puieki iznāk. Tieši tā, tev pie mājām izlaiž visu 400. Jā, viņi paver vārds vaļā, viņi visi iznāk, un viņi labi, mēs tagad dzīvosim šajā pilsētiņā. Un viņam ļauj 24 stundas darīt, ko grib pirmās. Jā, pirmās. Tev ir
Jūs esat tā doķiem par to pedofilu ciemetu skatījušies. Kas tas tāds? Amerikā pedofilu ciemets. Jo, kad tu izlaiž no cietuma, tas par pedofilu ir sodīts. Tu nevari vienkārši dzīvot, ko tu vēlies. Tu nevari pie skolas dzīvot. Getos atzint. Neviņķi, tev ir kaut zona, šeit jūs varat dzīvot. Un saku, blakus pilsētai, teiksim, tu dzīvo kaut 800 cilvēku, un 400 no tiem ir sodīti. Tikai no cietuma izlaist pedofilu. Tie vidi, kā viņi jātāja, tā kā blakus ciematā, vai jūs zināt, visādi, jā, es zinu, man nepatīk, bet citādi. Es nezināju. Es tikai jāmācās. Es nezināju, ka pūs no blakus ciemata sodīt pedofilu. Bet jā, viņi neveķi, bet tu nevari vienkārši dzīvošu tajā vai tajā vietā. Mēs tev izlaidīsim uz 10 gadiem, bet tev jāpaliek, tu būtu šajā kvartālā un jābūt datubāzē. Visiem pieslēgs televīzijā tikai Disney kanāls jau rāda. Oh my God. Dzīvojās. Tad tev atver kaut kādu sākuma skolu ciematā vienkārši. Un viņiem tāds sakā. Visiem piedāvā adoptēt bērnus vēl. Tas tā kā McDonald's atver tavā ciematā tāds, oh, nice, beidzot. Tas tā kā ideāli tieši tas, ko es Happy gribu. meal, jā. Happy meals. Oh my God. Bet tu esi kādam pazūd viņa bērns. Jūs blakus ciemats palīdzēsiet meklēt. Man 11-gadīgā meita pazūd. Viņš izsamklē. Mēs jau viņu atradām 10 reizes šodien. Piesakos. Čatā aizsūta atrašanās vietu, tad visi atrod viņu pa vienai reizei. Kā Latvijā tur nav ķipa, kādā datubāzē jābūt? Mums Ir tas pedofils? Jā, mums visu to jautājumu liekas. Jā, tad bija tas čats teica, ne? Es biju tie čatā. Čats, jā. Tad tu teorētiski dzīvot blakus pedofilam, nezinot. Varētu būt. Tev paveicās, ka tu blakus bērndāsi. Jo tad ir studija blakus bērndāsi. Kāpēc paveicās? Ka viņi nečukoja, ka tev nav datubāzē. Tev ir būtis blakus bērndāsi. No mums 10 metrus. Jā, ir bērndārs. Ir bērndārs. Tieši tā kā šajā blakus ofistālā. Jā. Bet, kaut kur jau tiem bērniem jāpaliek. Jā. Kā onkuls dāvs, viņu visu to pazīst. Nē. Onkuls dāvs un našķiem nāk. Tu neko nedari, tikai viņš nesnašķis. Es domāju, ka tās auklītes neļaut tādu onkulim dāvi. Tā jau iet dot končus. Veciem visi jādara. Un tas man liekas drausmīgi, kad vienkārši tiem bērniem sadod končus, un viņi saka ārdīties, viņiem normāli daudz enerģijas ir. Labāk dod burkānus, lai sēdās burkānus. Šķiedrvielas kakutas nāks labāk sārā. Jūs ēdat šķiedrvielas? Jūs padomājat par šķiedrvielām savā ikdienā? Es paņēmu maz domāju, bet kaut kur jau viņas ir gan jau. Kaut kur viņas ir, bet vajag ēst, lai kakutas nāk labāk. Super, paldies par ieteikumu. Būs jauna rubrika dāvja ieteikumi. Jā. Nepatīk mocīties ar brūno lāci. Cīņas nogurdina tevi un nav laika, un nav enerģijas ģimenei, nav enerģijas darbam, nav enerģijas hobijiem. Uzēd šķiedrvielas. Super. Super. Es lasīju vienu interesantu ideju par to, ka ja kaut kādā brīdī nākotnē, pēc 500,000 gadiem, bet ceļošana kosmosā kļūst tiešām komerciāla, un tas vienkārši notiks kā tāda regulāra lieta. Ne tikai obligāti cilvēkiem braukt, bet arī vienkārši sūtīt robotīgas raķetes, kas kaut kur brauc un izdara kaut kādas lietas. Tad mēs varētu, tad bagātie cilvēki varētu pirkt ūdeni no tās Eiropas, kas ir Jupitera mēnesis, viens no tiem, kurš ir viss kā ūdens. Tas ir atklāts, kad viņš ir viss sasals ūdens būtībā. Un tas varētu braukt kuģi pakaļ tam ūdenim un vest atpakaļ un pārdot līdzīgi kā tagad mums ir ledāja ūdens, kad tu pērc kaut kā dārgu ūdeni, kurš ir tur kausēts notāk kaut kāda krūta ledāja. Un tad mēram tāpatās cilvēki varētu pirkt vienkārši kaut kādas super unikāls lietas vai kaut kādas rotas no akmeņiem, kas ir atrast uz Marsa, piemēram. Un tad būtu tādas lietas, tas būtu stilīgās, trendīgās lietas, kur cilvēki tērētu milzīgi naudu tikai tāpēc, lai pierādītu, ka viņi to var nopirkt. Jo tagad, piemēram, arī kādi jēg to pirkt ūdeni no ledāja, kas maksā kaut 10 reizes dārgāk. Tas vienīgais tagad, lai papēries, es varbūt negribu pirkt dārgus vīnus vai šampaniešus svētkos, tad nopērts dārgu ūdeni. Dārgu ūdeni, jā. Tā jau neviens īsti nedara. Vai kāds pērk tajā skajā pa 120? Kāds jau pērk? Kā dāvana gan jau. Nē, bet ja tāds pastāv, tad jau ir kāds cilvēks, kas to nopērk. Viņi ieliek savu veiklā un tad viss bildē un ieliek odas skajā. Bet ne jau veikals viņi ražo. Kāds jau, tagad tie, kas ražo, viņi jau kaut kā, kāds jau, tur ir kaut kāds bizness jābūt, ja tas pastāv. Nē, vienkārši esmu bijis ūdens somaljē jau 6 gadus. Jā. Es varu pateikt visu kaut ko. Mēs to ūdeni no vietējā krāna ielējam. Oh.
Viņi visi vienādi. Bet tā varētu būt, es domāju, gan jau, ka tos Nē, ar visi ūdeņiem nav. var ritīgi. 8,85 ūdens labākais pasaulē. Nu, ok. Pārējie visi vienādi. Pārējie Tas visi tā, vienādi. nekāda Tas interesanta. dīvains nosaukums ūdeņi. Tas cik metru dziļumā viņš tiek raksts ārā. Jā. Tas Jā. daudz, es nezinu, daudz vai maz. Mošus ir maz. Mošus citiem ir 2 km. Viņi tādu mēs skatām tā kā seklo kapu. Jā, Par Eiropu runājot, vakar bez tam bija labs sižets ar bijušo Eiropas dejotāju. Tur tā Eiropas dejotāja Solvita vārdā, iesaukā Sola, jā. Sākumā sūdzējās par to, ka darba nevar dabūt tagad 40 gados ar vientuļā māte, laikam. Nu, viņai kā dejotājai visticamāk maz darbs piedāvāja. Nu, šobrīd, jā, un te vēl sūdzējās kaut ko tur lifts nestrādāja, teica, kas mums tagad prezidents? Pagaidzi, man pat ir video uztaisīts. Man vēl, es lasu pieslēdzies, jā. Vajadzētu būt, ka jā. Nocitēt precīzi, lai nav, kas kaut ko samalojos. Kas mums ir tagad prezidents? Es griezīšos pie prezidenta, lai viņš paskata, kā mums Vēl viņa kaut ļoti labs teksts viņā bija, pagaid. Taunizē, palīdziet cilvēkiem, kāpēc jūs sūtiet naudu uz Ukraiņu miljonus, a mūsiem? Kāpēc jūs sūtat naudu uz Ukraiņu? Palīdziet mums te liftas sataisiet labāk. Un viņi bija Austrum Eiropas grupā, kas tā kā reprezentēja Austrum Eiropu, un viņi tā kā viņai pohuja par tiem Austrum Eiropiešiem. Nu jā, tā bija interesants sižets, visiem iesaku Tur ir paskatīties. 135 nelasītas ziņas. Nu, tur visādi spamu sūta, tur, tikai šonadēļ, tur un tajā veikalā 10% atlaid. Nu, Šodien orģija pārceļās uz Dubļu. tieši tā. Tās nopnīgi. Jā. Nu tā, Man liekas, kā paga. Jā, tu uzteici, Edgars, kaut kad prasīja, ka tu gribi kaut kādu seriālu skatīties, vai tu atradi kaut ko. Nē, jūs man neko neieteicāt kropļu tādu. Es nezinu, man ļoti grūti ir ar seriāliem pēdējā Tagad laikā. White Lotus sākās 3. White Lotus, jā, es īstenībā, Noskatījos tas ir pirmo viens no sēriju. retiem seriāliem. Es noskatījos, es pirmās 2 sezonas noskatījos, un man ļoti pirmās 2 sezonas patika. Pirmā, laikam, vairāk pa otro. Katrā viņai savs kaut kāds bišķiņ krīpīgs tāds, nu, gan arī tā detektīvs stāsts, apmēram, kas tur sezonas laikā atrisinās. Kaut kā slepkavo un tur viss tās. Jā, bet nu tur tā kā labi tēlu. Jā, visi tēli tev pilnībā riebjās parasti. Jā, Tu uztaisīji ļoti labi, ka tev visi riebjās un grib, lai viņš visi nosprāks. Un viņi pamazām arī sprāks nost. Tā man bija, kas Succession skatījos, kas man ļoti patika tajā seriālā. Man visu laiku mainījās, kur tēlu man nenormāli besīja un kur tēlu man liekas ok. Ja kaut kādā brīdī man liekas, ka 3 tēli vienkārši nenormāli besīja un viens liekas ok, un paiet sezona, man pilnīgi nomainās. Visi tev riebās, kad bija nomainās. vīrieši, un tie, kas patika, bija sievietes. Nē, bija visādi. Tur dažādi. Gan sievietes gan patika, gan nepatika. Viņas tur mainījās, viņas bija jaukākas, nejaukākas. Tā notiek, jā. Bet jā, tiem seriāliem grūti. Es arī nezinu, ko skatīties. Tagad laikam visi baigi fano, ko vajadzētu noskatīties to seriālu. Ir Apple TV ir tas... Severance? Jā. Es dzirdēju, ka viņš tā kā diezgan krūts ir. Es bišķiņ kāds trailers paskatījos. Man liekas, tā premisa tā kā pārāk inčīgi ir. sarežģīti priekš manis bija tas koncepts. Es ne. Nē, man liekas, un koncepts jau krūts. Tā ideja tāda, ka tev ir ķipa darbs, kurā tu zini liepiņ to seriālu. Esmu skatījies, jā. Es kaut 1 vai 2 epizodes neesmu noskatījis. Nē, es tikai noskatījos. Okay. Un ko tu vari pateikt par to seriālu? Vai tev patīk? Nē, tas ir normāli, bet viņam ir tas, ka viņam visi tie, kas skatās no nav, bet šis ir nākoji ģeniāli. Tas viņš normāls, viņam nevajag paši. Viņam kaut viena aina, kas kaut simbolizē, viņa tāda, oh my god, kaut kas cik labs nav bijis, un tas nomierināties. Viņam ir normāli, tāpēc es biju domājis vietēji, bet tas negribu būt tā kā viens no tiem kultu veidu faniem. Jā. Viņš ok, nav slikti. Tas nav seriāls Kendricks, sako arī viss. Repa galvaslopa. Jā, Bet tev ir kāds seriāls, kas tev liekas, ka ir ģeniāls? Nu, vai kaut kas, ko tu būtu skatījies, ka tu domā, bet tas čīsti ir ģeniāls. Office, ne? Office, Friends. Friends, es gribēju teikt, jā. How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Ir tīpaši Bārnīs, tas what the fuck, viņš ir ģeniāls tēls. Jā, un Sex and the City es vēl teikt arī. Šīs nevā. Jā. Tie viss tāds kā tams ir. Kas vēl ko tagad? Millennials. Breaking Bad. Bet kas bija tagad Office? Peaky Blinders. Peaky fucking Blinders. To es tev iesaku. Jo galvenais tēls ir līdzīgs man. Jā. Tāds es iedomājos, beidzot kāds tā kā es dzīvē. Mafijnieks, bet tāds gudrs un tāds uz laiku tāds stilīgs, kas visiem
Viņi čaļi ciena, viņi veicins, visu vēlas pīst. Tagad līdzīgi kā esiet ar pilsētē. Vienkārši interesanti paskatīties uz sevi no malas. Jā, Jums jau visiem ir iespēja pētīt mani un redzēt mani no malas, bet man ir tas lāsts uzlikts, ka es neredzu. Jā, es neredzu sevi no malas, tāpēc man jāskatās, jāmeklē kaut kas līdzīgs. Jā. Peaky Blinders beidzās jau vai? Kaut kas viņiem pēdējā sezona vai filma vai kas vēl viņi kaut ko filmē. Es māku Nē, ka filmu viņiem filmē vai ko. Kaut ko viņiem tur vēl taisa, man liekas. Bez kaut ko jauc. Man viss vienmēr sajūtas. Es neko neskatos. Es sāku, tāpēc, ka tagad ar visām vēlēšanām man gribējās paskatīties pirmo sezonu House of Cards atkal. Un sāku skatīties no jauna. Un tur īstenībā, tad, kad tu zini visādas lietas par Kevin Spacey, tagad ir tā kā diezgan krīpīgi skatīties, ka viņš tur koļījās ar to jauno meiteni, kas tā žurnālisti ir. Jo viņi tur tādi ļoti jauni, ja izskatās uz kādiem 20 gadiem mēram, un viņš tāds vecs onkulis, un viņam ir tās ainas, kurās viņš tāds, viņi tā kā tāds neķīters, un tu saproti to, ka viņam te nebija jātēlo, tad viņš vienkārši tā kā rādīja. Viņš jau gejs, viņš jau bija izcils aktieris, viņš notēlo, lai būtu heteroseksuāls čalis, kas koļās. Viņš īstenībā gejs. Nu, ne tikai gejs. Viņš tikai gejs. Man liekas, ka viņam bija ar maziem bērniem kaut kādas problēmas. Vai tad? Man liekas, ka tas jau bija par to, ko viņi tā kā apsūdzēja. Tas varbūt negribu izplatīt. Puisim uzmācās. Tīņi puisim, jā. Nu, tas jau... Tas ir skaitās. Tas jau Peaky Blinders gatavs piedalīties. Viņš ir daļa no Peaky Blinders komandas. Bet viņš ir labs aktieris. Viņam daudz filmās, ka viņš bija izvērtos uz sievietēm. Viņam vispār nepatīk sievietes. Es nemācētu notaut, ka es uzmācos čalim jaunāks un patīk. Jo tu būtu tāds sēdās. Bet viņš ir cleared of all charges. Viņš tā saka pa sevi savā Twitter. Nē, es iegāju viņa Twitter. CBS News. Tas ir ķipa rakstīts. Ko nozīmē cleared of all? Nu, ka visi tās tiesasprāvas ir atzīts. Bet es tik reizī šādā situācijā, ja tev apsūdz, nenormāls skandāls, jo tajā brīdī, kad tev apsūdz, visi par to runā, un tad, kad iet garlaicīgais tiesas process, kurā atzīst kaut kādu rezultātu, tā kā visiem pohuj. Tas vienkārši nevainīgs, ka nevar pierādīt, ka viņš kaut kāds čalis, man pirms 10 gadiem viņš uzmācās, un tiesa tādu, mēs jau nevaram zināt. Tas nenozīmē, ka viņš nebija vainīgs. Ja viņš tāds sketčī puikas netic, ka viņš nekad nav neko. Ja pa viņam bija daudz baumas un apsūdzības, es tev nedod kaut ko. Nezinu, Kevin Spacey. Es zinu, bet es nezinu, ko viņš tur izdarīja. Es kaut ko viņš kādiem čaļiem uzmācās. Viņš kaut ko izdarīja. Bet apsūdzēt par to var daudz un viegli, tas nav baigais. Tev bijis, ka čaļi tev apsūdz, ka tu seksuāli uzmācies viņiem? Pēdējā laikā nav. Nē, bet to tā kā realizēt nav grūti. Ja man apsūdzētu 5 fuja, kas viņiem seksuāli uzmācies, tad nebūtu tāds, kāpēc 5 fuja? Jā, bet ja mēs tikai 5 fujakiem būtu jāsarunā savā starpā, lai viņi to izdara. Kur problēma? Un tad visi domā to, ka tas to izdarīs. Mēs varam šodien savā čatā novienot, ka mēs visi domājam, ka mums uzmācies kugrēns. Lai viņš tiek apakaļ mājās savus Hongkongas. To mēs viņam kā labie vārdi vai kādos sadaļas savus ielieciet. Apgreidosim, jā. Instagram man kugrēns uzmācās seksuāli. Jā, visi ierakstiet Twitterī šodien. Lūdzu, nedariet. Mūzikālajā balvā viņš afterpartijā, man tas tev kājām lika visu kaut ko. Viņš tieši tagad Hongkongā, viņš nezinās, viņš atlidos ko es nokavēju tāds, ka tev ziņās bija. Sagaid lidostā jau mēdīt, ka... Jau policija. Jā, policija saka, ka tev apcieti nolaižot. Viņš neko nezinu, 12 stundu lidojums. Un tad mēs aizējām uz tiesu, kur viņi tā kā sūdz, un tad mēs tā kā, it's a prank, dude, it's a prank. Tas bija pāti, mēs paskatījām 2 gadiem, ka tieši jau ievilkuši. Viņi jau vālē cietumā, mēs tā labi tā vālēšana beidzās. Es tev bišķi zobu papēc, mūsu podkāstā bija izvaļā. Labie vārdi! Labie vārdi! Netik labie. Mums bišķi pamainījās koncepts, bet no... Vai mums vajag nākamreiz labos vārdus uztaisīt? Jā, vajag atcerēties. Tikai jāizdomā, kam? Šitos. Nu, varbūt pieturamies pie koncepta, ka mēs sūtam kādas labas lietas. Ka mēs gribētu vairot labo šajā drūgumajā pasaulē. Mēs varam teikt, ka policijas saistīties. Kugrēns ļoti smieklīgs, talantīgs, bet pēc muzikālās bankas afterpartijā viņš man uzmācās. Uz tev kājām lika plauksts. Plaukst. Tev kājām. Labi, šīs nocerī beigsim visu labi. Paldies. Labi, paldies.